Mani sauc Krista Lubiņa, un es darbojos kā brīvprātīgā Latvijas jaunas padomē. Mācos Rīgas Hanses vidusskolā un vadu skolēnu pašpārvaldi jau 2. gadu pēc kārtas. Un paralēli darbojos Latvijas jaunas padomē gan kā brīvprātīgais, gan kā algots darbinieks. Viņi spēj būt vadītāji. Viņi var uzņemties vadīt komandu. Skolēnu pašpārvalde ir kļuvusi aktīva ārpus skolas robežām, līdzdarbojas dažādos semināros, jo viņi arī ir gatavi arī skolas ietvaros doties uz patversmi, organizēt radošās darbnīcas. Piemēram, pagājušajā gadā bija tas, ka mēs devāmies uz slimnīcu pie bērniem, un pēc tā, kad nāca tur bērni smaidīdam, pateicās, tad paldies, jūs bijāt tik forši, un arī ārsti paši nāca un teica, jā, jūs jaunieši esat tik aktīvi, atraktīvi. Fantastiski būt vienai daļai no mehānisma. Ja tu esi tas mazais zobratiņš, kas kustina pārējo zobratiņu, un ja pašai tā labā sajūta, gribas iedvesmot arī visus pārējos. Viņas ieguvums personīgas izaugsmē ir tik liels, ka apkārtējie var uztvert viņu kā savu piemēru. Un līdz ar to, piemēram, tur organizējot kādu pasākumu, viņi paņem līdz kādu klases biedru. Klases badam iepatīks, un viņš turpina darboties tajās organizācijās. Viņa vienkārši man uzraksta vienu vakaru SMS. Ir iespēja būt brīvprātīgajam, konferences Polijā notiek, un tā dod to virzienu dzīvē, uz ko es vēlos darīt, jo pēc tā, kad es sāku veikt tos brīvprātīgos darbus, tagad īsti esmu noformulējis, ko es vēlos tālāk darīt. Ja tu reiz esi iegājis brīvprātīgā darbā un tev patika, tad viss tu esi nolemts, tu esi saslims ar to. Tu vairs ārā vispār netiks no tā. Tu vari izkristalizēt tās lietas, kas tev patīk darīt, un tiekties uz to arī algotajā darbā. Es sāku ar pildspalvu dalīšanu un beidzu ar ārvalstu viesu sagaidīšanu lidostās prezidentūras pasākumos. Tas arī bija tas mans stāsts. Ar brīvprātīgo darbu es sev pierādīju, savas prasmes, iemācījos tik daudz jaunu lietu. Brīdī, kad bija iespēja, kad atbrīvojās vakants Latvijas jaunas padomē, priekšniecība man teica, jā, nāc, mēs esam gatavi tevi ieguldīt vēl vairāk, dot tev to iespēju. Ja tu gribi sevi meklēt, tad brīvprātīgais darbs ir iespēja, kur to darīt. Un tā kā es vēl joprojām mācos vidusskolā, man ir priekšā vēl izvēle par universitātēm un tālāk ejošo ceļu, tad es ņēmu visu, ko dzīve sniedz pretī, caur brīvprātīgo darbu, meklēju sevi, meklēju savas tālākās iespējas.